Senos laikos, kad dievi vēl mēdza nokāpt uz zemes, viņi radīja nemirstības un mūžīgās jaunības dzērienu – amritu. Amriti ikvienam spēja dot veselību un jaunību, un maldās tie, kuri saka, brīnum laiks uz zemes ir pagājis, un brīnumainais ūdens atgriezies pie dieviem. Kā mēs zinām, dzīve ir radījusies okeānā. Nepavelti mūsu asins ķīmiskais sastāvs ir ļoti līdzīgs jūras ūdenim. Bez šaubām runa ir par minerālvielām. Lielāko daļu minerālvielu mēs uzņemam ar ūdeni. To skābumu vai sārmainumu nosaka ūdeņraža jonu koncentrācija vai pH līmenis. pH raksturo ūdeņraža enerģiju un tā aktivitāti, ūdens skābumu vai sārmainību. Ja ūdens pH ir zemāks par 7, šķīdums ir skābs. Ja augstāks, tad sārmains. Ar pH līmeni mēs sastopamies ikvienā šķidrumā. Gāzētiem saldinātiem dzērieniem pH skaitlis ir 3, bet krāna ūdenim no 5 līdz 6. Šie šķidrumi ir skābi, bet jo skābāku ūdeni mēs dzeram, jo ātrāk novecojam un vairāk slimojam. Asins pH ir 7,4, tad bišķiņ uz sārmaino pusi. Dabā viss ir paredzēts, lai mēs varētu uzturēt to pH 7,4. Gadiem ejot, cilvēka organisms top arvien skābāks. Tomēr ar amritu mēs varam palīdzēt tam atgūt skābju un sārmu līdzsvaru, aizkavēt novecošanos un kļūt veselīgākam. Es domāju, ka jebkura sieviete grib iespējami ilgāk izskatīties jauna, pievilcīga un pilna ar dzīvības spēku un vitalitāti un dzīvesprieku. Un katra sieviete meklē savu ceļu, kā to panākt. Es esmu sākusi sportot, esmu sākusi skriet, un, protams, ka neatņemama sastāvdaļa ir pudelīt ūdens. Protams, ka ūdens ļoti palīdz ķermenim tikt vaļā no toksīniem, izvada visu lieko un palīdz mums, protams, tievēt. Tikai viena pH iedaļa aiz 7,4 organisma šūnu spēju uzņemt skābekli 10-kāršo. Amritas pH skaitlis ir 9,6, un tas nozīmē, ka amrita cilvēka organisma šūnu spēju uzņemt skābekli palielina 200 reizes. Mēs novecojam nevis tāpēc, ka mēs ar gadiem paliekam vecāki, bet tāpēc, ka mēs nepareizi ēdam, nepareizi dzeram un nepareizi dzīvojam. Tātad mūsu uzdevums atkal atgriezties pie neitrālas vides, bet vajag drusciņ sārmaiņas. To arī var darīt ar ūdeņiem. Veikalu plautos par pircēju ievērību sacenšas visdažādākie ūdeņi un minerālu ūdeņi. Vieni konkurē ar urbumu dziļumu, citi ar īpašiem avotiem. Minerālu ūdeņi sacenšas ar tajos esošajām minerālvielām. Tomēr dabiski sārmaino minerālu ūdeņu ir ļoti maz. Tomēr tieši sārmainie minerālu ūdeņi ir visvērtīgākie un Eiropas valstu tirgū visretāk sastopamie. Mēs izveidojam ne tikai receptūru, tātad no kādam ļoti augstas kvalitātes minerālu sāļiem, praktiski tie paši, kas ir jūras ūdeni, bet mēs arī testējam laboratorijā, lai pārliecināties, ka patiešām ir tie efekti, kurus mēs varētu deklarēt. Meklējot ūdeņus un meklējot sārmainus ūdeņus, piedāvājums ir bijis diezgan mazs, bet tagad ir milzīgs prieks, ka ūdens ar augstu pH, ar pH 9,6 būs pieejams Latvijas tirgū, un es ļoti gaidu šo ūdeni. Amrita palielina cilvēka spējas aizkavēt novecošanos. Tā palielina mūsu spējas pretoties slimībām, un līdz ar amritu mēs esam ieguvuši brīnumaino jaunības ūdeni.